Tātad maiznīca strādā no 91. gada, īpašnieki ir tagadējā, kā toreiz tā šodien. Maiznieki meistara Lāsma Boma un viņas vīrs Normunds Bomis. Šeit ir miltu noliktava, un mēs esam, ja nemaldos, tad nu jau vienīgā ceptuve Latvijā, kura cep maizi no pašu maltiem miltiem. Savās dzirnavās samaļam miltus. Tā, tagad iesim pie plaucēšanas. Mēs atrodamies ceptuvē vietā, kur būtībā rodās maizes garša. Visdārgākā maizes sastāvdaļa ir laiks. Tāpēc, kad tikai ilgā audzēšanas procesā var uzraudzēt garšīgu maizīti. Un tas ir tas, ko mēs darām. Šeit izmantojam dārgāko izēvielu laiku un raudzējam plaucējumus. Esam daudzkārt centušies atvieglot šo procesu saviem strādniekiem, gan plaucēšanu, gan pie dalīšanas, bet nekad tā īsti nav izdevies. Mēs gan varam izcept maizi, bet tā maize ir pilnīgi savādāk nekā tāda, kāda mēs to un jūs to jau pazīstam, kā tā ir veikala plauktos. Jo maizē nepieciešams vienmēr saskara dabīgām virsmām. Tas ir gan koks, gan cilvēku rokas. Kā mēs pieliekam vairāk metālu un fiziski iedarbību, tā maizīt zaudē savas īpašības jau. Svarīgākais, lai izceptu maizi no rudzu miltiem, ir panākt, lai mīklā būtu skābums. To var dabūt mākslīgi, pievienojot skābinātājs, un to var izdarīt dabīgi. Viens no dabīgajiem veidiem ir šāds, kad ņemam apsas koku kubliņus, ieberam viņos iekšā miltus, pievienojam ķimenes, iesalu un uzlejam virsū karstu ūdeni. Kas notiek tajā brīdī, kad miltos esošā cieta saskarās ar karstu ūdeni, viņi sāk dalīties un pēc tam aptuveni 20 stundu laikā, palīdzot fermentiem, sadalās jau cukuros, vienkāršajos cukuros. Būtībā cieta kļūst par cukuriem, kas pēc tam vēlāk, atdziestot plaucējumam, sāk ieskāpt. Ieskāps tāpēc, kad iekšā kubliņos, kubliņu koksnē dzīvo pienskāpes baktērijas, kuras būtībā saskāpē visu plaucējumu un maizē rodās skābums. Tāpēc vienmēr vieglākais veids, kā būs rupmaize un sauc, kā mēs atšķirt no baltmaizes, ir skābums. Būtībā šī tehnoloģija ir tikpat veca kā pasaule, mēs viņā neniek neesam mainījuši. Vienīgais, ko mēs esam izdarījuši, kubliņām apakšā ielikuši metāla apakšņas. Viss pārējais ir kā eģiptieši to darīja, kā Ziemeļvācijā to darīja, tā mēs vēl šodien to darām. Šobrīd maizīte pēc izdalīšanas ir uzrūgus un viņi tiek ielaist krāsnī. To dara kā? Noliek maizīti uz līzes, apsmērē ar ūdeni, pielabo formu un šauj iekšā. Maiznieka darbs ir ļoti grūts un būtībā prasa ļoti daudz spēka arī, bet lai jūs saprastu to, cik daudz mums šeit Lielzdarā maizniekā nozīmē savs darbs, tad man ir jāpiemina, ka pēdējais maiznieks sāk strādāt šeit maiznīcā pirms 12 gadiem. Būtībā mums katra mainība ir 0,0 un visi jau ir savu amatmeistari.